Čau! Čau! Nu, mums ir daudz jaunu un neredzētu cilvēku, acīm redzot, tie, kas atnāca tevi paskatīties, nevis mani. Iespējams, tie ir tie, kas ir mani jau pazīstami ar mani ilgāku laiku, vai tie, kas vēlas iepazīties. Šodien mums ir mazās piekdienas sarunās ir Egija. Pareizi, tev uzvārds ir Vārsberga. Jā. Super. Un es bišķiņu iepazīstināšu, kā vienmēr, ar viesi no savas skatu punkta, un pēc tam ļaušu jau tev nedaudz pastāstīt. Un tā, pateicos par to, ka tu esi piekritis, pēc tam kaut kā tas viegli mums notiek, un ļoti interesanti ir tas, ka šīs sarunas patiešām kļūst arvien populārākas, un jā, mums ir sava tā mērķa grupa, un mēs gribam pastāstīt stāstus tiem, kuri precās, vai varbūt ir jau precējušies, un varbūt tie, kas arī grib izstāstīt kaut kā stāstu caur savu rotu, bet tā būtiskā lieta ir tas, kā es ar tevi sapazītos. Sāksim šādi. Ja, tad, tas bija tāds piedāvājums no tavas puses par sadarbību, un es gribēšu vēl par šo parunāties. Es atceros, ka mēs par kaut ko novienojāmies un tā, un tad es sāku sakot līdzi. Lūk, un tā interese man bija sakojoša. Iespējams, ka es tūlīt pateikšu kaut ko tādu, kas tev būs jāpakomentē, bet tā interese man bija sakojoša. Es skatījos, ka tu liki kaut kādu informāciju no savas aģentūras, un kad jā, patiešām viss notiekās, un viss patiešām feinas bildes, feini pāri, un tur izskatās, ka tu esi arī satuvinājusies ar saviem. Es nezinu, vai tas ir tāds klients tikai, bet izskatījās, ka tu viņam kļūsti drusciņu vairāk kā klients. Un, tā būtiskā lieta ir tajā, ka es pēc tam redzēju, ka vairāk neparādās jaunas bildes. Un es biju domājis ar tevi uzaicināt kā cilvēku, kurš ir nodarbojies ar kāzu organizēšanu, bet vairāk to nedara. Un tad galvenais jautājums man būtu, kāpēc tu vairāk to nedari. Tad šobrīd, jā, varbūt mēs varam atklāt motivāciju kaut kā citādāk, kādēļ tad tu dari, kādēļ tu esi noorganizējusi šo kāzu organizēšanas aģentūru, un jā, varbūt mēs varētu sākt arī ar šo, un tad pāriet pamazām arī pie stāstiem. Jā, viss. Tagad brīva vieta ir tev, lūdzu izmanto, un jā, tas pirmais jautājums ir, kā vispār izdomāja līdz šim te nonākt, kas tevi motivēja, un jā, varbūt nedaudz par sevi. Jā, tad tas pats sākums vispār ir meklējums jau diezgan sen atpakaļ. Tie bija aptuveni 6 gadi atpakaļ, tikai es pati sāku plānot savas kāzas, pati organizēt, pati meklēt visu, pati skatīties un mēģināt tikai šo dienu padarīt īpašu sev. Un, protams, tad, kad šī diena pienāca, tad īsti tikai bija forši, bija superīgi, viss bija ļoti skaisti, viss bija kolosāli, bet iekšēji bija tomēr tā nedrošības sajūta, ka iespējams kaut kas ir nelīdz galam, iespējams kaut kas noies greizi, vai šīs te savā ziņā arī stresa līmenis bišķiņ lielāks nekā gribētos. Un tas, laikam, arī bija tas sākums šim te visam, sākums šai idejai vispār par organizēšanu, bet tad es vēl, teiksim, godīgi biju jauna un ļoti jauna un īsti nedomāju par to, ka es varētu būt cilvēks, kas varētu palīdzēt citiem pāriem piepildīt šo te dienu, bet tad dzīvē sagriezās tā, ka tomēr es atgriezos pie šīs te idejas. Es sapratu, ka nē, tomēr šī ideja man ir nākusi līdzi jau teju 4 gadus, un es tā kā tomēr gribu pamēģināt, gribu paskatīties, tad es sāku paralēli apmeklēt dažādus kursus, apgūt jaunas zināšanas tieši, kas ir saistīts ar kāzu organizēšanu, plānošanu, koordinēšanu,
sāku meklēt dažādāko informāciju. Gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Es arī uzsāku studijas vienā no Krievijas skolām Dream Wedding School, bet, diemžēl, man nebija tā iespēja pabeigt šo te studiju kursu, ņemot vērā, diemžēl, bet visus politiskos apstākļus. Bet zināšanas tāpat nāca līdzi, un šīs zināšanas saliku vienā skaistā veselumā, teiksim tā, un tad tā arī radās šī te ideja par to, ka, es startēju, skatos, kā būs, kas notiks, kā es ieiešu šajā visā biznesā, to pat tā varētu nosaukt industrijā, un vairāk kā 2 gadi atpakaļ es startēju, kā jau tu sākumā arī minēji, sāku ļoti aktīvi strādāt ar sociālajiem tīkliem. Tā veidojās arī mana klientu bāze, kuru īsti es negribētu nosaukt par klientu bāzi, jo, kā arī tu minēji, katrs pāris man ir īstenībā daļa no manis pašas un daļa no manas ģimenes, ko es veidoju, un attiecīgi, un tā arī viss turpinās. Es nekur īstenībā neesmu pazudusi, vienkārši sociālie tīkli ir mazliet nolikti nolikti malā, jo, kā jau ir zināms, labākā reklāma ir no mutes mutē, un ir vienkārši viens brīdis, kad nav nepieciešama reklāma sociālajos tīklos, bet tev tāpat tie klienti pāri nāk, uzrodas. Jā, es vairāk nestrādāju tādā jaudā, kā es strādāju pirmajā sezonā. Šī man jau būs 3. kāzu sezona, bet tieši tā iemesla dēļ, ka nevar pilnīgi visus pārus, jo man tiešām katras kāzas ir tādas, ka man ir nepieciešams izstrādāt pašu līdz pašiem no pašiem pamatiem līdz skurstenim un salikt visu, un vienkārši man tas ir grūti emocionāli, ja man ir ļoti daudz pāru, un te ir laikam arī tā atbilde, kāpēc es esmu vairāk vai mazāk pazudusi no sociālajiem tīkliem, jo es ņemu mazāk pārus, bet savā ziņā no savas puses kvalitatīvāk, teiksim tā. Tas laikam ir arī tas iemesls tam visam, jā. Es gribēju precizēt, kamēr es vēl atceros par to nedrošību, tu stāstīji. Kas bija tā nedrošība pašai, un vai tu arī šobrīd esi drīzāk varbūt mierinātājs jaunajiem pāriem, ne tik daudz organizētājs, bet kas ir tas galvenais, kā tev šķiet, kas ir, ko pāri no tevis sagaida? Tā nedrošība, par to nedrošība pašā sākumā, protams, ir tā sajūta, vai kāds tiešām izmantos tavus pakalpojumus, vai tiešām kādam būs nepieciešams tāds cilvēks, kas, savā ziņā arī ielaist savā tādā kā burbulī un būt tam cilvēkam klātesošam, vai tiešām kāds to gribēs, vai tiešām kāds to vēlēsies. Un tā, laikam, arī bija tā mana lielākā nedrošības sajūta par šo visu. Un runājot par šo te, cilvēki ir daudz un dažādi. Un ko sagaida no manis, ir reizes tiešām, kad sagaida to, ka es būšu tiešām tas mierinātājs un pateikšu, viss ir kārtībā, izelpojam, ieelpojam un būs viss tā kā vajaga, lieki neuztraucamies, bet vairāk no manis laikam sagaida to, ko esmu šo vairāk kā 2 gadu laikā sapratusi, to konstruktīvo sarunu, to konstruktīvo risinājumu un varbūt arī tās idejas, līdz kurām tika pats pāris, varbūt pat līdz galam neaizdomājas, un tos mazos sīkumus,
kurus ne visi zina un ne visi saprot, ka jā, šis man tiešām ir vajadzīgs un varbūt nē, šis man tomēr nebūs tas, kas būs nepieciešams manās kāzās. Okay. Un tas arī laikam ir tas, ko kā vairāk vai mazāk, bet sagaida. Tas ir tās top lietas, par kurām tu nomierini vai kuras tu iedod kā risinājumu saviem klientiem un par kuriem viņi visbiežāk neaizdomājās paši? Es pat īsti nevarētu nosaukt tādas top lietas, okay, jo katrs pāris interesantākās. Jā, katrs pāris ir savādāks, katram pārim ir savādāka pieeja nepieciešama un bet noteikti tas ir, vai mēs visu paspēsim laikā, vai tiešām mēs visu ejam pēc nepieciešamā taiminga. It īpaši šīs te visas saspringtākie jautājumi, lietas sāk rasties aptuveni mēnesi līdz kāzām, vai, vai šo mēs esam izdarījuši, vai ziedi tiešām būs tādi, kā es gribēju, vai kāzām ceremonijas vieta būs tiešām tur, kur vajaga būt. Un viens no populārākajiem tādiem saspringtajiem momentiem ir laikapstākļi. Ko mēs darīsim, ja pēkšņi sāks līt lietus? Ko mēs darīsim, ja pēkšņi kaut kas nebūs tā, kā vajadzīgs ar laikapstākļiem? Un tas ir attiecīgi, tad ir šis te risinājums no manas puses par plānu B, ko mēs tad tiešām darīsim, vai mēs ņemsim lietus sargus, vai mēs meklējam paralēli kaut kādu telpu, kur mēs varam noslēpties. Bet attiecīgi, ja ceremonija ir paredzēta ārā, tad vai mēs tiešām pārnesam ceremonijas vietu uz kaut kādu telpu, un šīs te ir, teiksim, tā ir tā viena no saspringtākajiem jautājumiem, aptuveni mēnesi līdz kāzām, tad, kad jau sāk aizdomāties par laikapstākļiem, un tad attiecīgi vai taimingi ir saplānoti, kas notiks, ja mēs kavējam, jaunais pāris, ja mēs neierodamies laikā, un tad ir attiecīgi arī nepieciešams šis te atbalsts, šī te, kā pateikt, šī te tāds mierinājums par to, ka, bet tā ir jūsu diena, un jums jau nav jādomā par to, ko darīs pārējie, kamēr jūs bildēsties. Ja jūs gribat bildēties nedaudz ilgāk, tad droši jūs to varat izdarīt. Mums ir aiz jums ir tīms, komanda, kas nodrošinās visu pārējo jūsu viesiem. Un tie ir laikam tādi, neteiksim sarežģītākie, bet neizprotamākie jautājumi. Pāriem, ko mēs darīsim, kā mēs jutīsimies un vai tiešām viss būs kārtībā. Ok, super. Man vēl ir jautājums par, tu stāsti par tiem laikapstākļiem. Es arī iedomājos par to, ka acīm redzot var skatīties mobilajā telefonā, tās prognozes apmēram arī ir tā kā uz mēnesi uz priekšu, un tad jau jāsāk satāties un tā. Bet vai ir kaut kāda, varbūt ir kaut kādas lietas, kuras tu zini, ka tas aizņem stingri vairāk laika, un ka tas ir nozīmīgi, un ka to ir jāgatavo tieši tagad, un Līgava saka, nē, taču vēl ir daudz laika tam un tā. Varbūt kaut kādas šādas lietas tu vari nosaukt. Īstenībā nē. Manā praksē tā nav bijis, jo tad, kad mēs sākam strādāt ar pāri, es arī pārim dodu tādu kā starta materiālu, starta paku, kurā arī iekšā ir šī taiminga tabula aptuveni,
kad mums kas ir jāsāk plānot, kad ir jāsāk taisīt ielūgumi, kad ir jāsāk vairāk runāt par dekorēšanas jautājumiem, kad ir vairāk jāsāk uztraukties jau par jūsu pašu izskatu, kas ir kāzu kleita, uzvalks, ko īstenībā ļoti daudz arī atliek uz pēdējo brīdi, vai kā parasti studentiem ir pēdējais brīdis pēdējā brīdī, un tad ir, par to es arī brīdinu, ka, nebūs tā, ka jūs aiziesiet, piemērīsiet, un viss būs forši, tīpaši, lai cik tas banāli izklausītos, bet vairāk šis attiecas uz līgavaņiem, jo, nebūs tā, ka jūs aiziesiet, atradīsiet pirmo uzvalkumu, viss būs tā, ka, uz jums šūts, jo, noteikti būs jāaiziet pie meistara, kas jums nepieciešamajā garumā atlocīs bikses, nošūs šo te apakšējo maliņu un nedod Dievs vēl nebūs krakls pieskaņots līgavas kleitai, kas, tādas mazas niansītas, par kurām tā kā jaunais pāris dažreiz neaizdomājas. Bet jā, tas ir tāds lielākais fenomens ir tajā, ka līgavas parasti sāka par savu tēlu domāt jau ļoti laicīgi, bet līgavaņiem tas ir pēdējais brīdis no pēdējā brīža, kad visi striķi plīst un tad ir tā, kur, ko, kā, un tas laikam arī ir tas, par ko es arī brīdinu, un šī taiminga tabula tieši tam ir arī domāta, kad ir pēdējais brīdis izvēlēties gradzenus, kad ir pēdējais brīdis aiziet pielaikot atrast koptēlu līgavai, kad ir pēdējais brīdis izsūtīt ielūgumus viesiem un tādas lietas, kas tiek jau atrunātas īstenībā pašā sākumā un attiecīgi tad mēs arī lēnām pielāgojoties. Protams, ir reizes, kad ir jāpaskubina bišķīt, kad, tā kā būtu beidzot pēdējais brīdis izvēlēties attiecīgās krāsas vai saskaņot attiecīgās lietas ar dekoratoriem, lai, to visu var izdarīt laicīgi. Bet parasti man ir ļoti atsaucīgi pāri, un mēs to tikai ļoti mierīgā ceļā varam izrunāt, un viņi arī ļoti, neteiksim paklausīgi, bet ļoti ievēro, un nav tā, ka pēdējais brīdis no pēdējā brīža. Okay. Tu teici mani interesē par laulībniekiem, cik tu iekļauj to laiku uz laulībnieku sagatavošanu? Tad tieši domā uz koptēlu sagatavu vai? Uz laulību gradzenu. Man interesē vienkārši par laulību gradzeniem. Lūk, cik tu iesaki, cik ilgu laiku iepriekš ir vērts jau sākt kaut ko skatīties un domāt un tā? Tas ir atkarīgs no tā, kur līgava ar līgavaini vēlas iegādāties šos gradzenus. Ja tas ir pie juveliera, tad es noteikti iesaku plānot aptuveni 6 mēneši pirms, 6 līdz, 6 būtu tas, tā atskaita, kad vajadzētu aiziet tikai iepazīties ar juvelieri, pie kā vēlamies pasūtīt gradzenus, pie kā vēlamies izgatavot gradzenus, bet ja tas ir pie, tā kā juvelieru izstrādājumu veikalā jau gatavos, es aptuveni iesaku 4 mēneši, ja vēlamies gravēt kaut ko iekšā vai nedod Dievs, bet nevajadzētu būt, mainīt izmēru, bet tas ir īstenībā par šo runājot, tas ir jāskatās, kad mēs sākam plānot kāzas. Cik, ir pāri, kas pie manīm vēršas jau gadu pirms, tā kā vēlamā datuma, un man ir arī bijis pāris, kurš vērsās pie manis 2 nedēļas pirms kāzu dienas, un attiecīgi tad arī tā plānošanas, tas
plānošanas laiks un tā plānošanas schēma ir nedaudz savādāka. Bet, tu esi viņus paņēmusi, tos, kas 2 nedēļas iepriekš? Jā, nopietni? Jā. Par šito es gribētu dzirdēt vairāk, un arī šeit ir jau pirmie komentāri, un jā, tad, kad mēs runājām par gradzeniem un nedodies par izmēru maiņu, jā, un tad pirmais komentārs ir tik daudz, jā, nu, vai tik ilgi. No manas puses, iespējams, ka tu varēsi vēl pakomentēt, bet nu, par izmēru maiņu. Tas, ko es tu pamēģināšu kaut kā tā noformulēt tā, lai pēc iespējas maigāk tas viss ir, bet vienmēr sakot, it īpaši, tad, kad ir satraukums pirms kāzām, un es esmu sastapies vairākas reizes, ka līgavas pamēra savu kleitu mēnesi iepriekš vai pusotru mēnesi iepriekš, tā, kad ir tā pēdējā ģenerālā mērīšana vai tur stiķēšana, es nezinu, kas un kā tur notiekās, un vienmēr sakot, cilvēki atnāk pie mums, ņem gradzenus, liek un saka par to, ka jā, mums viņi ir pa lielu. Un tad, kad mēs sākam runāt, kāpēc mums ir pa lielu, tāpēc, ka viņi ir ieturējuši jau kādu mēnesi diētu. Gatavojoties kāzām, lai varētu tā kā tikt kāzu kleitā. Lūk, tas ir tāds mans, tāpēc tad, kad tu saki par izmēru maiņu, protams, ka ir gadījies arī uz otru pusi, ja, ka gradzenes nevar dabūt, vai arī liekas, ka nevar dabūt, tīpaši, ja ir mērīts, piemēram, ziemā, rokas bija iesalušas un cilvēkiem ir izrādās pampums, par kuru viņi nekad nebija zinājuši, tāpēc, ka nebija zinājuši un nebija nēsājuši nekad gradzenus, un ir visādas lietas, ko mēs esam redzējuši, un, protams, ka diezgan bieži gadās, kad ir ātri samērā ir jāsamaina izmērs, un arī runājot par, protams, liela daļa mūsu klientu faktiski, jā, ir kaut kādi pusgadi, 4 mēneši bez steigas, tā kā tevi klausot, acīm redzot, jā, viņi nāk un runā. Ir otra daļa klientu, kuriem, pat ne 2 nedēļas, bet, klau, mums šonadēļ ir kāzas, jā, un mēs negribētu parastos klasiskos laulību gradzenus, mēs gribam kaut ko tādu īpašu priekš sevis. Vai varat uztaisīt? Un, jā, varam to uztaisīt, tā gan ir papildus slodze mums, un dažreiz ir tā, ka, ir, tā kā iepriekšējā dienā pirms kāzām vēl notiekās pulēšana, pucēšana un pēc tam braukšana pie klienta. Es esmu dzirdējis no saviem kolēģiem, ka viņi ir ieradušies arī uz baznīcu ar gradzeniem. es tā neesmu tik tālu novilcis, bet iepriekšējā dienā es esmu. Jā, un vēl dīvaini par to, ka tur klienti velk un māra tos gradzenus, tā kā liekas, ka bišķiņ pamazu, vai tā kā pa lielu. Tagad neko mēs vairāk nedaram, tāpēc, ka lien virsū, viss panāsājiet bišķiņ, paskatieties, un tad arī skatāmies, kas un kā. Kur raksta viens no mūsu klausītājiem, mums kāzas jūlijā sākumā gradzenus plānojam sūtīt aprīlī. Neesmu gatava ziemā vasaras sajūtām. Te par sajūtām ir runa. Jā. Kuram tā motivācija ir, un, jo mums ir arī daudz cilvēku, kas saka, lai viņi labāk tie gradzeni ir mums kastītē mājās, un mēs laiku pa laikam viņus piemēram un apskatāmies, cik labi izskatās. Kurš to runā? Lūk, nekā mēs satraucamies par to, ka mēs kaut ko varam nepaspēt. Vai tev ir bijuši, varbūt to var par pāriem spējot, ar kādiem tev pāriem vislabāk patīk strādāt un kāpēc? Zinām, teikšu godīgi, visi pāri, ar kuriem esmu strādājusi, visi man ir tiešām bijuši, es nebaidos to teikt, viņi ir bijuši mani pāri, viņi ir bijuši īpaši pilnīgi visi, un ar visiem man bija ļoti, ļoti liels prieks strādāt, jo tā sajūta jau ir pašā sākumā, tad, kad mēs pirmo reizi tiekamies vai klātienē, vai caur Zoomu, vai, vienalga. Un tad jau ir tā sajūta, vai būs vai nebūs. Un attiecīgi ir arī, tiešām ir bijušas arī reizes, kad man ir tā sajūta, ka, mēs nevarēsim sastrādāties. Mēs skatāmies katrs uz savu pusi, un mēs nevaram atrast šo te kopīgu valodu, kopīgu mērķi, uz kuru mēs kopā arī iesim. Tāpēc arī es
man ar visiem pāriem bija ļoti viegli strādāt, un vēl joprojām ir viegli strādāt, jo es nereti saviem kāzniekiem saku par to, ka man ir ļoti svarīga komunikācija. Ja jūs ar mani runājat, ja jūs ar mani esat visu laiku miedarbībā, kaut kādās sarunās, kaut kādos prāta spēlēs, vienalga, jebkura tēma, ko mēs apspriežam, ja jūs esat kopā ar mani, ja mēs komunicējam, tad viss būs kārtībā, un tie arī ir tie pāri, ar kuriem ir man pašai personīgi visvieglāk strādāt, un jā, man ir arī, teiksim tā, man visi pāri, ar kuriem es strādāju iepriekš un strādāju tagad, ir ļoti viegli ar viņiem strādāt, ja ir šī te apusējā uzticība un apusējais mērķis, uz kuru mēs kopā ejam. Un tas, laikam, arī ir tas tie pāri, ar kuriem man arī ļoti patīk strādāt. Okay. Tu teici par komunikāciju, ko tev tas nozīmē? Varbūt tā īsumā var ieskicēt, kādam būtu jābūt labam pārim un kā tev būtu jākomunicē tā, lai tev neparādītu šie sarkanie karogi? Pirmām kārtām jau man ir ļoti svarīgi, ka mēs, ka mums nav tāda situācija, ka mēs risinām vienu jautājumu un man pēkšņi pāris pazūd uz 2, 3, 4 dienām. Okay. Un tas ir, priekš manis, tas ir ļoti, ļoti grūti, it īpaši, ka es esmu tas zobratiņš visā pulkstenī, kurš griež to visu pulksteni uz riņķi. Un attiecīgi aiz manis stāv vēl komanda, kas ir vairāk vai mazāk, bet mana komanda, kam man ir jādod tālāk kaut kādi norādījumi, bet pāris man pēkšņi ir pazudis, pāris pēkšņi kaut kur ir izgājusis un ar viņiem nav iespējams sazināties, viņi WhatsAppā neatbild, uz zvaniem neatbild, un tad ir tā sajūta, ka tu tikai galu galā viņi ir lēmuma pieņēmēji, un esmu cilvēks, kas izpilda šīs te vēlmes, un ir ļoti grūti, ja kaut kurā brīdī pazūt. Jā, protams, ir, tas jau atkal ir, skatoties, cik mēs ātri sākam plānot šīs te kāzas, ja tas ir kaut kāds šis te gads, tad pirmais posms ir tāds praktiski mēnesis, tas ir tāds diezgan intensīvs. Jā. Tad, kad mēs saliekam visu komandu kopā, tad, kad mēs izvēlamies vietu, tad, kad visas šīs te pamatlietas ir akceptētas, tad ir maza pauzīte, kuras brīdī tikai var mazliet uzelpot, mazliet apdomāt visu, un tad praktiski pusgadu, 8 mēnešus līdz kāzām, tad gan sākas tāds ļoti intensīvs darbs, kad ir jāsaskaņo visas smalkākās detaļas, ir jāsaskaņo taimingi, jāsaskaņo dienas plāni, jāsaskaņo ēdienkartes, dzērienkartes un viss pārējais līdz mazākajai detaļai, līdz mazākajam sīkumam. Un ja šajā posmā pāris man pēkšņi izkrīt uz kaut kādu nedēļu, pēc tam ir attiecīgi darbs reiz 2, kā man tā pāri, un tad šis te stresa līmenis kāp nedaudz augstāk nekā gribētos, lai viņš uzkāpj. Un jā, tāpēc ir ļoti svarīga šī te komunikācija, un man ir ļoti svarīga komunikācija ar pāri, es neteikšu tā lietišķā, bet man ir ļoti svarīga tā ļoti apusēji patīkama komunikācija. Protams, ir pāri, kuri, tiešām daram savu darbu, bet tā arī ir ļoti forša komunikācija, bet ir pāri, kuriem ir nepieciešams arī izdzert kafiju ar mani parunājot ne par kāzu tēmu, izrunāt kaut kādas citas detaļas, kas varbūt ir uz to brīdi nedaudz svarīgākas nekā kāzu tēma. Tāpēc tā komunikācija, protams, vairāk vai mazāk ir atkarīga no pāra, no tā, kādu šo te viņi komunikāciju vēlas ar mani, bet runājot par sarkanajiem karogiem, jā,
ja es jūtu, ka tu sities pret sienu, nu, tad nebūs. Tāpēc arī ļoti svarīgi tas, ka pāris sajūt mani kā, nu, arī kā cilvēku, arī kā, ne tikai kā darbinieku, kuru viņi, nu, praktiski algo, bet arī kā uztver arī šajā laika posmā varbūt kā draugu, varbūt kā cilvēku, kam tiešām var piezvanīt un paprasīt, Egija, nu, ko mēs tā kā daram un kā mēs ejam tālāk. Un tas jau ir tas svarīgākais. Un jā, ir arī bijuši tādi pāri, kuriem tiešām ir pateikts, nu, piedodiet, bet, nu, nebūs. Nu, mēs nevaram atrast kopīgu valodu, jo, nu, mēs katrs ejam uz savu pusi un it kā uz vienu mērķi, bet katrs uz savu pusi un pa savu ceļu. Tālūk, tāpēc tā. Sapratu. Tas ir par attiecībām ar klientu, un lielā mērā tas ir arī, laikam, tāds, kas man nostrādā, vai tā ir īpaša klientiem diena, vai viņi patiešām tur gatavi kaut kādā veidā ieguldīties un tā. Mums ir daži komentāri, ja, tā kā tas būs video YouTube iekšā, un komentārus nevarēs redzēt, ja, tad man jau galva sarēba, ja tāda plānošana, bet saprotu, ka tas ir, nu, ka tās, acīm redzot, ir lielas kāzas. Tas ir viens. Un Dāvis ir Egija ne tikai izcili noorganizējis kāzas, bet arī iemācījis kāzu deju, pieskatīs tavu maidzīvnieku un padzers ar tevi kafiju, ja par daudz streso. Nu, tā, tagad es sapratu, par ko ir raidījums un kas ir tas, ko tu faktiski vari iedot gan saviem klientiem, gan arī kāpēc tu tik ļoti iesaisties. Mums ir vēl viens jautājums, man liekas, ka šajā kontekstā ir vārds, mirkli. Un cik kāzām pietiek jauda sezonā, ņemot vērā emocionālo un citu slodzi. Nezinu, par kuru citu slodzi bija domājusi jautājumu uzdevējs, bet jā. Nu, pirmā sezona, teikšu godīgi, bija ļoti traka. Jā. Pirmajā sezonā man bija, ja es nemaldos, 4 mēnešu griezumā 10 kāzas. Kas, nu, emocionāli bija ļoti smagi, bet tagad es jau esmu nedaudz bišķīt sapratusi, cik daudz es varu emocionāli un fiziski pacelt, un praktiski sezonas laikā, kas ir no maija līdz septembrim, es ņemu kaut kādas ne vairāk kā 4 kāzas. Nu, praktiski mēnesī tās ir 1 kāzas, jo vairāk, diemžēl, manis, nu, tikai nepietiek. Okay. Nu, es arī jūtu, ka man tas nav man tas nav nepieciešams, jo tad es vienkārši nevaru dot pārim to, ko es tiešām vēlos dot. Tāpēc, jā. Fēni. Jā, šis ir baigi fēni par to, ka, nu, nevis dzīties un uztaisīt no tā kaut kādu pasākumu, nu, vienkārši tāpēc, ka tam tā jābūt, bet gan jā, ka izdzīvot līdzi un patiešām izdarīt tik daudz, cik vajag un tā kaut kā. Jā, super. Man gan runājot ar Jānu, gan es neatceros, vai tas ietrāpīja ar Jānu Ratnieku. Es atgādināšu, ka ir tāda iespēja apskatīties YouTube šo sarunu. Un viņš teica par to, ka viņš ienākot telpā, ātri apskatās apkārt un saprot, kas ir tas, kas līgavai bija vissvarīgākais, un to arī nofočē. Varbūt tu vari pateikt kaut kādus, nu, tādus līgavu tipus, nu, kurām patiešām ir svarīgas. Varbūt dekorācijas, varbūt kleitas, varbūt ēdiens, varbūt ir vēl kaut kas, kā tu varētu sistematizēt vai kaut kādā veidā nu, pateikt, ka šis te ir par šo, vai arī tā lielākā daļa, vai tas, kas satrauc, ir tas. Zin kā, ļoti grūti ir iedalīt kaut kādos tipos, kaut kādās, nezinu, robežās ielikt. Protams, ir līgavas, kurām ir svarīga
pilnīgi visa diena, pilnīgi katra detaļa, smalkākais kaligrāfiskais raksts ielūgumā. Un to jau var arī tikai pašā sākumā saprast, kad ir līgavas, kuras iesaistīsies pilnīgi visā. Nu, tā kā sākot ar pirmo sarunu un pirmajiem vispār ievadvārdiem par to, kā vispār izskatās kāzu koptāls, un to jau var pateikt tad, kad viņa jau skaidri zina, ko viņa vēlas. Ir līgavas, kas pilnībā paļaujas, bet viņām ir, pieņemsim, vairāk akcents uz dekorācijām. Jā, ir tādas, kurām ir ļoti svarīgs šis te dekorētāja, kā pateikt, dekorētāja lauciņš, un tad attiecīgi viņa izstrādā līdz sīkākajai detaļai to, kā izskatīsies zāle, kāds būs viņas pušķis, kur stāvēs svecīte un tur bezmazai rasējumus uztaisa. Un ir līgavas, kuras vienkārši paļaujas, kuras vienkārši plūst pa straumi līdzi. Un tāpēc, zin kā, ir ļoti grūti iedalīt sadalīt kaut kādus līgavu tipus. Nē, es teiktu, ka katra ir savādāk, katra ir ar savām vēlmēm un tā, bet lai kaut kā iedalītu, īsti laikam nē šoreiz. Super. Vienkārši man ir tā sajūta rodas, dažreiz runājot ar līgavām un skatoties pēc tam arī varbūt bildes. Un interesanti, ka es šobrīd pačukstēšu, bet ir arī līgavas, kuras atsūta mums savas un līgavēņa rokas jau ar gradzeniem. Un tad, kad mēs jautājam, mēs ļoti labprāt publicētu, tad viņi saka, mēs tā kā vienkārši ar jums gribējām padalīties, cik labi izskatās. Jā, tādu ir ļoti maz cilvēku, bet tomēr arī tādi gadās. Bet tas, ko es gribēju teikt, ka mēs jau sen esam tā kā pieņēmuši, vai samierinājušies, nezinu, ka tas, ko mēs veidojam, ir patiešām tas, ko pēc tam nesā ikdienā un tas, kas paliek ikdienā. Ja, un faktiski tādu no kāzām, izņemot sajūtas, laikam nav baigi daudz lietu, kas ir un paliek. Ja, bet tomēr līgavām ir, mans tāds tops ir kāzu kleita, dekorācijas, ja, it īpaši ir puķu siena, un tad, jā, ir dekorācijas un, iespējams, kad arī, kaut kāds tas kopējā noskaņa, vai tā varbūt ir krāsa, vai kaut kāda caurvīja, kaut kāds motīvs caur visām kāzām. Tas ir tāds mans top 3, kurus šobrīd esmu jau pamanījis par šiem te gadiem, kopš mēs ar līgavām runājam, ja, un, par to, ka šrifti, kaligrāfija, es dažreiz vienkārši, kā vīrietis, es vienkārši esmu šokā par to, ka 2-3 nedēļas, un tīpaši tad, kad ir gravējums, un tad, mēs savā rokrakstā tāpēc, kad, mums ļoti nav smuks rokraksts, un tad mēs gribēsim noteiktu šriftu, un tagad mēs domājam, vai tas būs šampeina boldā, vai tomēr tā kā nē, un, tā ir tā lieta, kas, man liekas, jūs taču neskatīsieties zem mikroskopu, otrkārt tas gravējums būs iekšpusē, protams, ka mēs cenšamies kaut kādā veidā panākt, bet dažreiz man liekas, ka, tās prasības ir drusciņi, tā kā pa traku, īpaši, ja mūs lūdz samazināt pat nevis 10 daļās vai palielināt un korģēt izmēru gradzeniem, bet jau 100 daļās. Arī šādi mums ir gadījumi bijuši. Ja mēs runājam par 100 daļām, tad tas ir mazāk kā mats ir jāizgriež laukā. Ja pieņemsim gradzenām vai drusciņi ir jāiespiež vai jāpakorģē, to nevar sajust, tāpēc, ka tas tā vienkārši ir. Okay. Varbūt pie stāstiem un tas, ko es tev, agrāk Latvijas televīzijā jautāju, kāds jums bija
kurjos atgadījies, ja, tad es tev gribētu pajautāt par stāstiem. Vai tev ir kaut kādas, varbūt mīļākās kāzas, vai tie ir varbūt mīļākie cilvēki, vai varbūt, kur, nezinu, kaut kādi notikumi, ja, vai kaut kas negaidīts, bet kas ir izvērties ļoti patīkami, un tev par to atceroties ir kaut kāda tāda feina un jauka, tā kā pieskaņa emocionālā un tā. Ziņā no katrām kāzām ir kaut kāda lieta, īstenībā pat ne kurjos, bet ir kaut kāds notikums, ko tu atcerēsies vienmēr, un tas nāks ar tevi līdzi. Bet bija vienas kāzas, kur viss gāja, tā, ka pa minūtei, pa sekundei praktiski, un tiešām viss bija kolosāli, noskaņa bija super, un tūlīt vakara vadītājam jau ir jāpasaka labu apetīti, un esmu pārliecinājusies, ka virtuvē viss ir super, viss ir forši, un tūlīt pēc 3 minūtēm mēs varam pasniegt vakariņas, un tad, kad jau esmu pārliecinājusies, ka viss ir forši, un esmu bišķīt izelpojusi, mums pēkšņi visā viesnamā pazūd elektrība, un es saprotu, ka, ir auzas. Auzas, tas būtu maigi teikts, un tikot man vēl viesnamā īpašnieks pasaka, Egija, es izskriešu uz 15 minūtēm, un es saprotu, ka man nav ne mazākās nojausmas, kur ir kaut kādi elektrības skapji, kur ir kaut kas tāds, kur man vispār meklēt, lai es dabūju atpakaļ elektrību. Un, protams, man ir ziņa no virtuves, ka Egija vakariņu nebūs šobrīd. Un es to tagad nododu tālāk vakara vadītājam, un viņam tā sejas izteiksme bija tāda, ka viņš bija gatavs manī nožņaukt. Tā, ka vārda tiešajā nozīmē, jo viņš saprot, ka viņam kaut kas ir jādara ar 27 cilvēkiem, un mūzikas arī nav, jo tikai dīdžejiem arī pults ir bez elektrības, diemžēl nestrādā. Un mēs dabūjām elektrību diezgan ātri atpakaļ, kaut gan elektriķis esmu nekāds. Mēs ar galveno šefpavāru skrējām, slēdzām elektrības skapjos pilnīgi visus šos te koķīšus strāvām augšā, bet mēs beigās dabūjām elektrību atpakaļ aptuveni 7 minūšu laikā. Un, protams, man šefpavārs pasaka, ka Egija 20 minūtes tas ir minimums, lai es varētu pasniegt vakariņas, un, protams, es to nododu vakara vadītājam, un viņam ir vēlreiz tāds pats skats manā virzienā, ka, Egija, labi, es kaut ko izdomāšu, un pagāja 25 minūtes, un man virtuvē dod zaļo gaismu tam, ka ir labu apetīti, un vakariņas mēs varam tomēr pasniegt, un, protams, vakara vadītājs ir nopūties, pateicis, ka viss super vakariņas, labu apetīti, un tagad mēs visi sēžam, un viss ir forši, viss ir skaisti, mēs esam izgājuši tam cauri, un kāzas paiet, viss ir kolosāli, es nākamajā dienā mājās restartējos pēc šī te notikuma, un man zvana jaunais pāris, un mēs ar viņiem, tikai runājamies, un tad tā, starp citu, man, ja nemaldos, jaunais vīrs prasa, Egijā, varbūt ir kaut kas tāds, kas bija nogājis greizi vispār mūsu kāzu dienā, un tad no manas puses bija tāda, man liekas, 2 minūšu pauze, un atpakaļ pretjautājums, bet jūs tikai nepamanījāt, ka jums vakariņas nobīdījās par pusstundu? Un bija tāds klusums no viņa puses, bet nē, mēs nepamanījām. Un tas, laikam, arī ir tas, es neteiktu kurjos, bet tas ir tāds diezgan liels pārdzīvojums no man kā organizatoram, koordinatoram. Un, bet tā patīkamā sajūta ir par to, ka
jaunais pāris pat īsti nepamanīja ne to manu stresa līmeni, kāds tas bija, kaut arī es cenšos nekad nerādīties viesiem, es esmu tā kā melnēna, kas skraida riņķi un dara visus darbus, bet tajā dienā bija tiešām tā, ka es arī parādījos tā kā zālē, kur ir viesi, bet tomēr nebija tas uzķerts mans stresa līmenis, kurš bija, man liekas, 120% virs normas. Un tas, laikam, ir tas, bet tā patīkamā sajūta tomēr ir tāda, ka, tu spēj iziet kaut kā no tās situācijas ārā, tu spēj iziet, pagriezt kopā ar to komandu, kas tev ir salasīta. Ar to komandu tu spēj iziet arī no šādām situācijām, kas, kuras tu nevari paredzēt un kuras tu nekādīgi nevari pateikt, ka šajās kāzās kaut kas tāds var noiet greizi. Un tas, laikam, arī ir tas, bet tā pati jaukākā ir tā sajūta, kad pēc tam tev pasaka, ka viss bija kolosāli, un mēs pat īsti nepamanījām, ka mums nebija pusstundas garumā pasniegtas vakariņas pēc ieplānotā laika. Arī ir tas, laikam, pozitīvākais un tāds foršākais tajā visā. Mēs jau tuvējamies sarunas nobeigumam, bet tomēr man vēl ir daži jautājumi. Tas, ko es tev solīju sarunas sākumā uzdot, un vai tu šobrīd kaut kā, nezinu, ja tev jautā, pieņemsim par laulību graciniem, es jautāšu to, kas man interesē. Ja? Lūk, vai tu tā kā iesaki pati kaut ko un varbūt arī pārdot, tā kā, vai atrisini šo jautājumu, vai arī tu šobrīd sūti pēc kaut kādiem kritērijiem pie juveliera vai uz veikala, un kā tas šobrīd notiek un varbūt kāpēc? Ir tā, ka, ja mēs skatāmies tieši jautājumus par laulības grēdziniem, īstenībā jaunais pāris, vispopulārākais jautājums, kas man tiek uzdots, kāds ir mans viedoklis, kur labāk, tā kā vai pie juveliera, vai tomēr jau gatavu izstrādājumu pirkt. Tas ir pirmais. Protams, es vienmēr cenšos ieteikt juvelieri, ja tas ir iespējams, un ja tas, ir ietilpst budžetā, ieiet budžetā, jo, būsim godīgi, katrām kāzām ir savs budžets, katras kāzas tiek plānotas pēc sava budžeta, bet viennozīmīgi gredzens ir tas, ka mēs nekad dzīvē neieteiktu taupīt, jo, tomēr tas paliek ne uz vienu dienu, ne uz 2 dienām, bet tas paliek uz visu dzīvi. Un man ir tā, ka man nav īsti kritēriju, pēc kuriem es tā kā iesaku. Man ir, teiksim tā, man ir uztaisīts jau saraksts ar juvelieriem, kurus es pat īsti nesaku, ka es reklamēju vai piedāvāju, bet es izsūtu, šeit būs, iespējas, kur jūs varat aiziet paskatīties, un tieši tāpat kā, manuprāt, tieši tāpat kā ir ar komandu, ar stafu, tieši tāpat ir arī ar juvelieru. Šī sajūta ir jānoķer, nav, un tāpēc es iesaku vienmēr pāriem aiziet nevis pie viena juveliera, bet varbūt pie 2, 3 juvelieriem izrunāties, saprast jūsu vēlmes, saprast juveliera varbūt kaut kādas idejas, kaut kādas, varbūt kaut ko viņš ieteiks savādāku nekā jūs domājat. Un tāpēc, man ir šis sārakstīns, ko es parasti nosūtu arī saviem pāriem, piedāvāju saviem pāriem, un attiecīgi tad arī viņi vairāk vai mazāk, bet paši izvēlas savus attiecīgos juvelierus. Es ļoti atvainojos, man pievienojās mans mazais žuļi. Viss ļoti labi. Jā, super. Es sapratu par juvelieriem, un tas, ko es no savas puses saku par to, ka mēs
diezgan bieži cilvēkiem arī sakam par to, ka, lai, ja mēs nedaram uzreiz un sākotnēji, un ja liekas, ka ir par kaut ko, ka šaubas, tad, jā, ir vēl vērts pastaigāt un apskatīties, un, jā, tas, faktiski to, ko grib ietvert gradzenos, un tas, ka man liekas, ka to grūti ir tā noķert no sākuma, bet tas ir par to, ka, jā, gradzeni ir viena no tiem, kas paliek pēc tam ilgu laiku, un, jā. Vēl pēdējais jautājums, pirms mēs, jau izskatās, ka tu esi pieprasīta jau mājās. Viss, vienkārši par viss super, viss tā kā dzīvē, tā kā pasākumā. Jā. Man tev ir lūgums, kas ir tās lietas, ko tu novēlētu, drīzāk uz ko tu fokusētu jauno pāri un labāk, lai viņi par to domā jau sākotnēji, nevis, varbūt, un par ko, lai vairāk nedomā, ja? Kaut kādus šādus te ieteikumus. Laikam tās svarīgākās lietas, ko es vienmēr arī iesaku pašā sākumā, tad, kad mēs satiekamies, tad, kad mēs sākam sarunu. Laikam tā ir tā pirmais, ko es vienmēr ieteiktu, ir saprast to ideju, kāda ir tā svarīgākā, kādu jūs iztēlojaties, kādu jūs redzat un kādu jūs gribētu redzēt savu kāzu dienu. Tas ir laikam tas pirmais, ko es ieteiktu. Tad otrais noteikti un nemaz svarīgākais ir noteikti nolikt to savu vēlamo budžetu, kāds ir šis te kāzu plānošanas, kāzu dienas budžets. Un attiecīgi tā trešā lieta, ko es noteikti ieteiktu, ir izvēlēties komandu, kurai uzticās pāri un ar kuriem tiešām viņi vēlas sadarboties. Un tās, laikam, ir tās trīs svarīgākās lietas, plānojot šo te, pašu plānošanas sākumu. Un noteikti, īstenībā tas, ko es vienmēr arī esmu ieteikusi, izbaudīt šo te plānošanas laiku. Protams, tas nebūs tā, ka šitā viss notiks. Noteikti nē, bet noteikti jau vairāk tiešām izbaudīt un paļauties uz savām sajūtām. Un ja ir iespēja, tad noteikti arī piesaistīt cilvēkus, kā jau es minēju, komandu, kas būs atbalsts un būs tāds tiešām ļoti, ļoti liels tas kodols tam visam. Tas, laikam, ir arī tās trīs lietas, kam ir tiešām jāpievērš uzmanība plānojot jau pašā sākumā. Vairāk pateikšu par to, kad arī neplānojot un arī piedaloties. Acīm redzot, šis pirmais par to, kad izbaudiet, tas ir viens no labākajiem veidiem. Un, patiešām arī izbaudiet gan sadarbības partnerus, gan sevi. Jo tā kā es dažreiz jokoju par to, ka jaunajiem pārim ir tā kā vairākas lietas jāizdara, jāizbrauc ar laivu, pirms viņi precās. Pēc tam jāsalīmē tapetes un jāpasūta laulību gradzeni. ja viņi pēc tam neizšķirās, tad būs lietas koks un viss būs labi. Lūk, ka mums šodien bija. Varbūt tu varētu stādīties vēlreiz priekšā, nevis es tevi varētu stādīt. Laikam jau jāsaka, ka esmu kāzu organizators, koordinators un kāzu plānošanas aģentūras. Es negribētu teikt īpašniece, bet galvenā sastāvdaļa visā pulkstentiņā. Es teiktu to tā. Paldies tev par šo sarunu un par laiku. Es ceru, ka topošās
līgavas taču ir, vai ne? Ņems vērā šos ieteikumus un patiešām kaut kā mazāk varbūt satrauksies un zinās, ka diezgan daudz laika patiesībā. Tas, kas man bija interesanti par to, ka diezgan daudz laika plāno pirms tam, lai acīm redzot būtu bez stresa un lai cilvēki var uz to nedēļu pazust un tik un tā viss notiktos pēc plāna. Jā. Super! Paldies tev liels par sarunu un viss. Paldies tev liels par šo uzaicinājumu. Tā un noteikti uz, ja nu kas, tad uz saziņu. Sazināmies. Paldies! Jā.